Viņš ir kā es tikko no tās Amortal istabas. Es tā kas tā Amortal istaba ir. Par gultām runājot, highlights būs droši vien tev, es par to US Open iemetīšu. Kad biju aizbraucis kaut kādā 2 mēnešu atpakaļ uz US Open Ņujorkā, un mums tur sākās, mēs launčējām to Džokoviču pasākumu, pa kuras ieminējos, kur bija tas komentārs, ka tas stūmējs kaut ko tur stāst baltajā maikā. Un tas ir oficiāli izdarīts, viņš ir mūsu kompānijas tā kā akcionārs, bet paralēli mēs tad skatāmies ar citiem arī tenisistiem sadarbību. Tur bija tāds viens Nakašimura, ASV spēlētājs, un mēs ar viņu satikāmies pēc treniņa, viņam nākšadienā spēle. Un mēs tieši viņam jautājām, kāds tas tavs protokols ir. Viņš ir kā es tikko no tās Amortal istabas. Es tā kas tā Amortal istaba ir. Un izrādās zem Ash stadiona apakšā ir istaba, pa kuru visi runā, bet neviens viņu nezina, kur var tikt ar atlētu badžiem. Lielam tur ir gulta $160,000 vērtībā, kura ietver sevi red light terapiju, pilnfrekvenču diods, kas ir iekaisums, tur akne, viss, kas vien var būt. Tu ieej apgulies un izslēdzies, un tu pamosties pilnīgi atjaunojies. Kas atkal ir tāds, wow, kad, zin kā, ir kaut kāds tāds slepenais ierocis, par ko vispār sākuši domāt, ka tādas vietas pastāv.